Es šeit esmu gandrīz 21 gadus. Cilvēki neredz manu cilvēcību, viņi redz manu ādas krāsu. Tas ir fakts, vienalga, ko teica cilvēki tagad. Uzreiz viņi redz kāda krāsa. Un viens jaunietis, pusauģis, 15, 14 gadi, viņš skatās uz mani un ļoti skaidra latviešu un angļu valodas teica, fuck you, nigger, ej apakaļ uz Āfriku. Un es prasīju viņam, kāpēc tu vari man to pateikt? Kāpēc tu domā, ka mana ģimene šeit, man ir draugi šeit, man ir darbs šeit? Un es zinu, ka daudz no jums saka, George, vai tu tiešām domā, ka tas ir rasisms? Nāciet augšā! Augšā, vēl viens stāv augstāk. Labdien! Sveiki! Es esmu Kristīna. Es jums zvanīju par to dzīvokli. Jā, Kristīnīt. Kur tad vīrs? Viņš to tās nāks, viņš noviet auto. Bet pagaid, viņš kodu zina? Jā, es taču pateicu. Nu, tad nāciet iekšā. Nu, nāciet. Tad mēs atstāsim šitās durvis vaļā. Te ir droši tā kā laukos. Nu, tās ir mana tēva mājas. Mums ir arī dzīvoklis pirmajā stāvā, bet šis tas ir tā kā gaišāks. Es varbūt ūdenīt atnesīšu. Padzerties, Labi, paldies, jā. Virtuve mums ir ērta, plaša. Varēs labi gatavot vīram pusdienas un vakariņas. Būs arī jauna tehnika. Kaimiņi ar mums ir labi. Ar ko jūs vīrs strādā? Viņš ir atsārsts. Ārsts? Mūsu vecumā jau labi, ka kaimiņos ārsts. Un jūs jau tagad laikam nestrādājat. Es esmu juriste, līdziepašniece firmā. Ak tā? Tad jau iznāk, ka jūs vīrs pelna mazāk. Nē, viņš ir ļoti pieprasīts ārsts. Viņš nodarbojas ar redzes atjaunošanu. Ar tiem lāzeriem? Tas nav ļoti bīstami griezt aci. Nē, tas ir ļoti droši. Labdien! Senonu! Nāciet, mēs ar jūsu sieviņu esam šeit. Where are you? Here! Oh! James, priecājos iepazīties. Jūs runājat latviski? Mazliet, jā. Es domāju, ka jums šis variants nederēs. Te ir ēnains un nav saules un maz vietas. Maz vietas? Nu, kad atbrauks viņa ģimene un ierīkos tās savas nometnes. Es jūs nesaprotu. Es atcerējos, es jau izīrēju šo dzīvokli. Jūs tikko teicāt, ka dzīvoklis ir brīvs un mums ļoti piemērots. Bet ko teiks kaimiņi? Un man nav piemērots tolets. Nu kā, viņi kāps uz toletes poda ar kājām? She said that we will break her toilet. Mēs nekāpjam ar kājām uz poda. Nu, varbūt arī nekāpjat, bet, ko cilvēki teiks? Atvainojiet, lūdzu. Bet jūs tikko teicāt, ka jums ir 2 dzīvokļi, 1. un 3. stāvā. Tas bija pirms tam. Pirms kam? Pirms tam. Pirms kam? Jūs man nepateicāt, ka viņš ir melnais. Jūs laikam gundzi jokojat. Nē, es nejokoju. Šī ir man tēva māja. Viņš ir ļoti stiprs, viņš te visu sadauzīs. Un pie tam vēl tā smaka. What did she say?
Nē, nu jā, Šis visiem jau recepts zināms, ka smell viņiem ir bad. tāda īpatnēja smarža. Un vēl tā skaļā muzika. It's okay. I understand that. Maybe I smell, but because I'm just coming back from work. Vienkārši cilvēki nesapratīs. Nē, nu, ja nu varbūt viņš atnāk te pa pusnakti un aiziet agri no rīta, bet nu, kaimiņi tāpat dzirdēs. 6. stāvā pilots dzīvo. Es jūs nesaprotu. Es vienkārši jūs nesaprotu. Man šķiet, ka jums vienkārši nav kauna. I don't understand. What is happening here? What's she saying? What is your name? Kā jūs sauc? Mani? Nu, Vilma. So why don't you have good glasses? Kāpēc jūs nenesat labas brilles? Priekš kam tas? Because what I can see right now, they are not good for you. Tās nesot jums piemērotas. It's dangerous. Tas ir bīstami. How bad is your sight? Cik slikti jums ir redz? Nu, pagājušo reizi bija +9. That's dangerous. Maybe I could offer you my card. You register with my secretary, and you come for a checkup. Ko viņš te? Viņš aicina jūs uz vizīti. Nē, man nevajag. Why? You can keep it. I just want to help you. Viņš vēlas jums tikai palīdzēt. Atnāciet uz klīniku, paskatīsimies, ko viņš var jums palīdzēt. Okay? Ok. So, honey, let's go. Jā, let's go. Esmu afroamerikānis. Mums arī ir vēsture. Mums ir tā vēsture, kā es nevēlos latviešiem. Jūs bijat kalpi, mēs bijām vergi. Es nerunāju par sevi, bet par senčiem, jo jūs neesat kalpi. Jūs vairs neesat kalpi. Un es neesmu vergs. Mēs visi esam cilvēki, mēs esam brīvi cilvēki.